Nu, čau. Oi. Nu, rekā, es neesmu nedz savā istabā, nedz slimnīcā, nedz slimnīcas tuvumā, nedz ārā uz ielas, bet patiesībā es esmu mežā, bet es neesmu apmaldījies, jo es zinu tieši precīzi, kur es esmu. Un atvesaļošanās turpinās, kā jūs jau to varat redzēt. Es esmu jau krietni tālāk nekā līdz šim, un paldies Dievam, īstenībā es jūtos labi, un ar katru dienu arvien labāk, daudz labāk, jā. Es turpinu lietot medikamentus, es tāpat arī trenējos mājās ar fizioterapijas uzdevumiem, un es turpinu dzert daudz ūdeni, un kas vēl? Nu jā, tas ir tas, kas man ir jādara. Tāpat arī es nedrīkstu lekt, un man jāuzmanās no kritieniem, un to es arī daru, jā. Vismaz man tā šķiet, ka es to daru. Jā, kā es jūtos kopumā, es jūtos labi. Man vairs arī mugura nesāp, kas muguras sāpes pagājušā nedēļa, iepriekšējās 2 nedēļas, tās man diezgan daudz nomāca. Mati vēl, man tur ir tādi 2 pleķīši, kur ir izkrituši mati, tie vēl nav aizauguši, bet kāda starpība, tas jau neko nemaina. Jā, tā kā šodien ir otrdiena un nākam otrdien man ir jābūt jau atpakaļ slimnīcā. Un tā, viss notiek forši, bet kāpēc es esmu mežā? Kāpēc, Austri, tu esi mežā? Tāpēc, ka mežā ir forši. Man patīk mežā. Mežā ir kluss. Un, ja paveicās, tad arī var redzēt kādu meža zvēru. Paldies Dievam, tie zvēri nav tie, kas mēdz ēst cilvēkus, bet kuri baidās no cilvēkiem, un tad viņa aizmugurs parasti var redzēt. Piemēram, stirnas. Jā, stirnas, jā, es esmu redzējis stirnas. Gan šeit, gan šinī mežā, gan arī citos mežos. Ja tos var saukt par mežiem. Patiesībā, jā, ten ir vairāki koki nekā parkā. Jā, un tad kāpēc es esmu mežā? Tāpēc, ka kas var būt labāks par saulainu dienu, ziemas dienu un sniegu? Un vēl mežu kopā, ja? 4 lietas, fantastika. Nedzēriens, neierastais dzēriens fantastika, kas ir lielveikalos pieejams. Nē, bet, jā, kopumā šeit izstās tik skaisti, un, ir baigi forši, un es ceru, ka man sanāks arī iemūžināt kaut ko priekš savu Instagram konta, un vispār kaut papriecāties, vai ne? Jā, tā kā tā. Par ko es vēl domāju? Es priecājos ne tikai par to, ka es labi jūtos, bet es arī priecājos par to, ka es drīz varēšu sākt sportot. Es nezinu, cik drīz tas būs, bet es domāju par sportu. Man ļoti gribās sportot. Tāpēc tie no jums, kuriem nav veselības problēmas un kuriem, paldies Dievam, nav nācies saskarties ar ārstiem, un viss ir tip top, jā, tā kā viss čikiniekā, tieši veselības ziņā. Es jums iesaku atrast savu sporta veidu un sportot, jo es atceros šo tā kā līdzību, pie kuras es nonācu tad, kad es biju augustā slimnīcā šeit pat Latvijā, kur mēs cilvēki sastāvam no, kāds varētu pateikt man priekšā, bet manuprāt kaut kādiem 70 vai 80% ūdens, vai ne? Lūk, iedomājieties par dīķi, ja? Dīķis, kurā ir ūdens, loģiski, tas nevarētu citādāk to saukt par bedri, ja tanī nebūtu ūdens, bet jā, dīķis, kurā ir ūdens. Un kas notiek, ja dīķī, kurā ir ūdens, šis ūdens netiek kustināts? Tādā ziņā, ka šī dīķī nav nekādas straumes, jauns ūdens nepieplūst un nenotiek šī te ūdens apmaiņa, varbūt es nezinu, runāju muļķības, bet man šķiet, ka tā notiek, jo es esmu dzirdējis, ka citi tā runā un stāsta,
par to, ka, nu, kas notiek, ja šī dīķī šis ūdens nekustās, un viņš vienkārši paliek vecs, viņš sāk smirdēt. Un iedomājieties tagad sevi dīķa vietā, ja jūs nekustaties, mēs sastāvam no ūdens, un ja mēs nekustamies, tad kas mēs paliekam veci, un mums sāp, kad mēs kustamies, un sāk smirdēt. Labi, nepievērst uzmanību šeit, bet es lieku tā kā to akcentu uz to, kad ir svarīgi kustēties. Un priekš manis vislabāk man patīk ne tikai staigāties, ne tikai nūjot, kaut arī nūjošanu es esmu diezgan maz praktizējis, kaut arī man ir nūjas, jā, bet man patīk ne tikai to darīt, bet man patīk skriet, braukt ar velosipēdu, skrituļslides, slides, viss tas, bet šobrīd es to nespēju darīt. Bet tavā gadījumā, ja tev nav veselības problēmas, un kāpēc gan tev to nedarīt? Un tas ir tik forši. Tāpēc es tevi pamudinu piecelties no tā dīvāna un iziet vai nu pastaigā, vai skrējienā. Skrējiens tad būtu super, jo man patīk skriešana. To darīt, kustēties. Mums vajag kustēties. Mēs neesam paredzēti kā mēbeles, ka mēs sevi aiznesam no vienas mēbeles uz otru un mēs tur paliekam. Mums ir jākustās. Un tad, kad tu atrodi to savu sportu, tad tu ne tikai gūsti labumu sev, bet, kad tu atrodi šo te sportu, tu interesējies par šo sportu, tu kļūsti gudrāks. Tev ir par ko parunāt, vai tev ir par ko pastāstīt citiem cilvēkiem, tā kā apgaismot viņus un informēt viņus par kādu no sporta veidiem. Un tad pat laikā, kad tu satiec kādu līdzīgi domājošu, kurš arī atbalsta šo te sporta veidu, jums ir par ko runāt. Un tādā veidā izveidojas jauna draudzība, jauni kontakti, un tas ir fantastiski, tas ir lieliski, tāpēc nevajag nonicināt sportu. Ir svarīgi, es domāju, svarīgākais ir atrast sev piemērotāko sportu. Vai tā ir sporta zāle un svara celšana, vai tas ir kāds cits sports, nav svarīgi. Ir svarīgi atrast, lai nebūtu jāguļ mājās dīvānā visu laiku, bet mēs esam paredzēti kustēties, un tāpēc mums tas ir jādara. Jā, tā kā, tā, kaut kā tā, tāpēc es kustos. Es gaidu to dienu, kad es varēšu doties savā pirmajā skrējienā, bet es nezinu, kad tas būs. Zini, kas vēl ir forši mežā? Dzeņi. Man nav vērts censties parādīt jums dzeni, kurš tur aktīvi darbojās. Bet jā, meža zvēri ir forši, jo īpaši brīvā dabā. Un reku tur ir. reku, pasties, reku tur ir. reku, ko tu neredzi? Reku taču ir, Oi. Labi, es jums parādīšu, kur viņš ir. Tā, viņš ir tur. Kurā? Nē, man neizdosies. Nē, man neizdosies jums parādīt, kur viņš ir. Bet tur bija dens, viņš tur aktīvi strādāja. Tā ir, kādam arī jāstrādā. Kādam ir arī jāstrādā, kādam jāveseļojās, kādam jāstrādā, lai kādam jāveseļojās, lai pēc tam varētu strādāt. Ne? Tā ir dzīve tāda. Es nezinu, vai var dzirdēt. Bet varbūt var dzirdēt, kad dzenis kaļ. Kaļ vai... Ko dzenis dara ar koku? Viņš nekaļ koku, bet meklē tārpus. Nu, lūk, es atgriežos mājās. Esmu ļoti apmierināts par šo fotosesiju.
Ļoti labs bildīts. Es ceru arī pēcpastrādē man sanāks viss ļoti, ļoti labi. Un jā, mēs atgriežamies mājās. Ceru, ka viss būs veiksmīgi bāds, bet te gan izskatās. Bet man šitais te atgādina kaut ko meža cūkām līdzīgu. Jūs redzat? Tur aizmugurē lapas ir tā kā izrakņātas, izvandītas, un arī te. Un manuprāt, ka te varētu būt meža cūksas bijušas un izstāst pēc tām. Es neesmu nekāds speciālists, bet manuprāt, jā, ka te ir paviesojušās meža cūkas. Nevar arī pēdas tā saskatīt baigi. Bet izskatās, ka jā. Es ieguglēšu meža cūku pēdas. Un es atradīšu. Lūk. Tā kā es domāju, tās ir meža cūkas, jā. Ok, tad es braucu mājās ar K2. Tie, kas nezina no jums, ko nozīmē K2, tās ir kājas, jo ir 2 kājas, tāpēc ar K2 braucam. Vai zinājāt, ka ziemā ģērbjoties silti nav augsti? Tāpēc, ja ziemā jums ir augsti, jūs neģērbjaties silti. Lūk, Skywalker. Es esmu viens no tiem, kurš pats smējas par saviem jokiem. Lūk, es esmu mājās. Ātri gan ne, bet patiesībā tas nemaz nebija tik ātri. Un, jā, es esmu mājās atnācis un veiksmīgi, manuprāt, ļoti, ļoti veiksmīgs pārgājiens pastaigā ārā ar tādu fotogrāfijas novirzienu un dabas novirzienu tādu, mežā, forši. Jā, tas laikam arī viss kaut arī diena ir tikai pusē, bet, tīri tā, lai jūs pastāstiet jums, kā man sokas un kā man iet labi, un man iet labi, es priecājos. Jā, vēl viena lieta, redziet, tā, pagaid, redziet, kur tur tā bilde, es domāju, ka var redzēt, lūk, šī bilde, ja. Šīs bildes autors ir Nauris Bruniņš, jā, un viņš man uzdāvināja tādu foršu bildi, es pat, iešu tur apakaļ, viņš man uzdāvināja šo te bildi, paldies, Nauri, izskatās super, un atgādina tiešām par vasaru, un, jā, forša vasara, un, ko tik es varēšu darīt jau vasarā, būšu jau atguvies, vai ne? Forši. Bet jā, tie no jums, kas lieto Instagram, un kas aktīvi lieto Instagram, vai vienkārši, kuriem patīk kvalitatīvas bildes, tad noteikti apskatiet viņa profilu, jo viņam ir tiešām kvalitatīvas un superlabas bildes, un viņš darbojās kā fotogrāfs, un fotogrāfs arī video filmē, un viņš ir, es iesaku jums piesakot viņam, tādā veidā atbalstīt viņu. Tas ir veids, kā mēs varam viņam palīdzēt, ne? Tā kā, jā. Kā no degpunkta tas Džeks teica, saudzējiet sevi un tiekamies atkal jaunedēļ.